Sveicināti raidījumā 5. novads. Šodien stāstīsim par ģimeni Bonnā, kura nav iedomājama bez latviešu valodas un latviskuma. Paciemosimies Freiburgas latviešu namā Bērzainē un paraudzīsimies, kā top jaunais muzikālais iestudējums Eslingena. Tas viss raidījumā 5. novads. Raķete var lidot vismaz 30 reižu ātrāk nekā pasažieru lidmašīna. Eine Rakete kann viel schneller fliegen als ein Flugzeug. Tas bija vāciski. Es runāju skolā franciski, angliski, mājās latviski un vēl skolā vāciski. 4 valodas. Es runāju šeit mājās latviski, skolā vāciski, mācos angliski un vēl franciski. 4 valodas. Gatis un Toms ir 3,5-gadīgā Mikus brāļi, un viņi visi 3 ir latvieši Vācijā jau 4. paaudzē. Viņi runā lielisku latviešu valodu bez jebkāda ārzemnieku akcenta. Kāpēc vispār jāprot latviski runāt? Jūs taču dzīvojat Vācijā, kāpēc tā latviešu valoda vajadzīga? Tāpēc, ka mūsu vecāki ir dzimuši Latvijā. Mūsu mamma ir dzimusi Latvijā. Bet jūs taču arī esat latvieši, ne? Jā, bet mums ir vācu pases, bet mēs tomēr esam latvieši. Ja nemācos latviešu valodu un nokļūst Latvijā, tad ar nevienu nevar runāt. Tas būtu numur 1. Kāpēc latviešu bērniem ir svarīgi mācīt latviešu valodu? Kāpēc vecākiem nevajag bērniem it kā palīdzēt runāt svešvalodā? Un vai tā galu galā nav cīņa ar veidzirnavām? Kāda ir Graša ģimenes slepenā recepte? Runājam latviski mājās ar viņiem un arī labojam kļūdas, ja viņi tādas pieļauj latviešu valodā. Bet no paša sākuma jau mēs tā kā norunājām viens ar otru to, ka mēs nepieļausim šo iespēju, ka bērni ar mums runā vācu valodā un mēs atbildam latviski. Mēs vienmēr tomēr no viņiem prasījām to, lai viņi runā ar mums latviski, un tas nekad nav bijis tādā piespiedu kārtā, un viņi to ir labprāt darījuši. Un, ja to no pašas dzimšanas iesākt, tad tā nav nekāda pārāk liela grūtība. Galvenais ir būt konsekventam un runāt tikai vienā valodā ar bērniem un nejaukt viņiem prātus. Tas, ka viņiem ir skaidrs jau no dzimšanas, ka viņi runās mātes valodā ar vecākiem vai vecāku, kā nu tas kuram būtu. Un tad, kad nāk iekšā bērndārs un skola un citas valodas, kad vienalga nejaukt to, bet palikt pie tās savas valodas. Jo bērnam nekādu nec palīdzību, nec pakalpojumu neizdarīs ar to, ka viņam pēkšņi nojauks šito sistēmu, kas viņam ir bijusi, kad vecākiem viņš runā šajā vienā savā dzimtajā valodā. Bērni nekad nav prasījuši, kāpēc tā latviešu valoda vispār vajadzīga Vācijā, taču viss runā vāciski. Ja, bet vecāki jau nerunā vāciski, vecāki runā latviski. Bet bērni ir prasījuši. Jā, tas teikums nāca 1 nedēļu pēc iešanas bērndārsā. Jā, tas ir normāli, tāpēc es saku, viņiem ir jābūt ļoti ikdienišķai tai lietai, ka ģimene un runā latviski. Un arī ļoti svarīgi, ka tā nav tikai ģimene, bet kad ir paziņu loks, draugu loks, kurā tas parādās. Tas ir iemesls, kāpēc mēs daudz ceļojam arī uz citām valstīm, kur nav šīs otrās valodas, bet kur jau nāk iekšā 3. valoda, kur vienojošā valoda ir latviešu valoda, kad tas iet arī pāri ģimenes robežām, kad runā arī citi cilvēki latviski, ne tikai tie, kas dzīvo Latvijā vai būtu ģimenē. Tas ir ļoti būtiski arī ar vienaudžiem viņiem satikties, kuriem ir valoda. Un arī, ja viņiem būtu tā valoda vāja, satiekoties citās valstīs, tad viņiem nav cits izvēles, kā tikai tā vienojošā latviešu valoda. Man bija tāds, diemžēl nepārāk pozitīvs pārsteigums, ka mēs aizbraucām uz Latviju, un es vienmēr priecājos par to, ka viņi Latvijā var kontaktēties ar citiem bērniem, jo
Mēs esam tik lielu laiku ieguldījuši, lai viņiem iemācītu šo valodu, un es domāju, ka mēs esam arī to izdarījuši diezgan labā līmenī, ka bērni var ļoti labi saprasties. Un mēs aizbraucam uz Latviju un aizējam uz spēļu laukumu, un bērni nevar saprasties ne ar vienu bērnu, jo tie ir krievu bērni, kur nevar nevienu vārdu latviešu valodā pateikt. Un tas man ļoti apbeidināja, jo es domāju, kāpēc tam mēs cīnāmies par to, lai tie diasporas bērni visi māk tik labi latviski runāt, ka Latvijā bērni neprot to valodu, un tas būtībā viņiem arī būtu jābūt divvalodīgiem, tāpat kā mēs esam šeit. Tad, kad jūs audzinājāt savu dēlu Kristapu, tas bija pašsaprotam, ka viņš jāaudzina par latvieti? Man liekas, ka tas arī tiešām tas jautājums nekad nav pacēlies, vienkārši tas automātiski tādu. Kā citādi, ko tam mēs būtu runājuši? Angliski, vāciski. Es nemācēju vāciski, viņš nemācēja angliski. Nesevišķi labi. Un ko tad runās ar bērnu? Kristapa gadienā tiešām konkrēti bija tā, ka atnāca pie mums ka viņš bija 1. klasē. Atnāca viņa klases audzinātāja, vēl zinu tagad, viņa saucās Frau Winkler, un man teica, Graškungs, vai jums nevajadzētu ģimenē pāriet tomēr uz vācu valodu, lai viņam nebūtu vēlāk problēmas. Un tad es viņai skaidroju, ka es pats tā esmu uzaudzis un ka tās ir muļķības, un ka gluži otrādi viņš no tā iegūst tikai. Un tiešām tas neticamais notika gada beigās, viņa atnāca un atvainojas, jo viņiem vienkārši nebija šīs pieredzes. Ja? Bet tad, kad Kristaps starplaikā bija viens no labākajiem klasē vācu valodā, tad vairs jautājumu par to nebija. Visi tie bērni to zināja, ka mēs mājās runājam latviski. Nu, viens tur nebrīnījās, un ja bija visiem kaut kas jāsaka, tad es pa priekšu pateicu to latviski un pēc tam pateicu vāciski. Kad sākas bērndārs un skolas gaitas, tad tikai sākās nopietnā valodas problēmas. Tāpēc jau saku, jāattīst ir bērniem, ir arī ar viņu izaugsmi, jāattīst ir arī valoda. Viņi nevar nekur tikt ar virtuves valodu, mājas valodu vien. Viņiem jāiet pāri horizontam, tāpēc ir vajadzīgs papildus materiāli, kā grāmatas un filmas, un jābūt ļoti, ļoti lielai konsekvencei, ko nedrīkst pārtraukt tikai tāpēc, kad kāds baidītos no tā, kad neiemācīsies mītņu zemju valodu pareizi, ja būs pārāk liels uzsvars uz dzimto valodu. Tā ir, diemžēl, viena no visbiežāk noskatītām kļūdām. Ļoti bieži šeit valstīs, kur dzīvo latvieši, kad nonāk bērndārzā, arī bērndārza, cilvēkiem nav varbūt tās pieredzes nemaz ar daudz valodīgiem bērniem, un viņi iesaka vecākiem, vai jums vajadzētu tomēr likt lielāku īpatsvaru uz mītņu zemju valodu, lai nebūtu kaut kādas nepatikšanas vēlāk, un uz šo momentu iekrīt ļoti daudz, jo gan bērndārza cilvēkiem, gan vecākiem trūkst pieredzes šajos jautājumos, bet tur sakņojās tā galvenā kļūda, kad savu valodu jebkurš cilvēks var iemācīt savam bērnam, viņam nav jābūt turpat nekādai nedz augstākai izglītībai vai nekā. To viņš varēs vienmēr darīt kļūdaini, runājot svešā valodā ar saviem bērniem. Tur ļoti lielu skādi. Tur pat bija viens pavisam konkrēts gadījums mums, ka bērndārzā, ka Gatis sāk iet bērndārzā, tad šīm bērndārza audzinātājām nebija pieredze, acīm redzot, ar ģimenēm no ārzemēm. Un viņas man pēc 3 nedēļām pasauc maliņā un teica, ka vajadzētu varbūt tomēr vāciski runāt ar bērniņu, tāpēc, ka viņš nevar sazināties ar citiem bērniem. Un es teicu, vai ir kādas problēmas, vai viņš neiejūtās. Viņš ļoti labi iejūtās, viss kārtībā, bet viņš nerunā tā, ka citi saprot. Un es teicu, ziniet, ir tā, mēs esam 2 šeit, kas viņam var iemācīt latviešu valodu, un jūs esat 80 miljoni, kas viņam var iemācīt vācu valodu. Tā kā mēs netaisamies runāt ar viņu vāciski, un viņš pēc pāris mēnešiem runās. Es jums apsolu. Un tad tiešām pēc 3 mēnešiem Gatis runāja, tāpat kā visi pārējie, arī pāris mēnešu laikā apguva vācu valodu, un tā audzinātāja tiešām nāca pie manis un atvainojās par to, un nekad vairs nav bijuši nekādi jautājumi, un tagad es redzu, ka tur ir citas arī ģimenes, kas ir ir ģimene no Ķīnas pat, un kas mājās ķīniešu valodā runā, un viņiem nekur nav jātaisnojās vairs, jo viņiem tagad ir tā pieredze. Gatis un Toms abi divi, mēs ļoti lepojamies, viņi savās klasēs vācu valodā ir viena no labākajiem, jā. Tas ir tas arī, kas vecākiem jāskaidro. Tas pats notiek šodien it sevišķi jauktās laulībās, kur grūti pārliecināt, ka tas bērns ir ieguvējis un ka gluži otrādi
pāriešana uz vācu valodu drīzāk tam bērnam kaitētu vācu valodā. Tāpēc, ka, klausoties daudzus tagad jauniebraucējus, ja viņiem pašiem ar vācu valodu sevišķi labi neiet, viņi vairāk vai mazāk buldurē, un tā kādu vācu valodu viņi var iemācīt saviem bērniem. Tas ir vienkārši, tas ir absolūti maldīgs uzskats, un tas nodara milzīgi lielu kādi. Tas ir skaidrs, tas, ka tāpatās kā jebkuras iemaņas, vai tas ir spēlējot kādu instrumentu, ja, jo vairāk tu trenējies, jo tu būsi labāks, un tas pats ir ar valodu, jo vairāk tev ir dažādu pieredzi, jo tavas valodas spējas attīstīsies, ja. Tas ir sen pierādīts pasaules valodniecībā neapstrīdams fakts. Mēs tik par to vēl gudrojam. Pats galvenais ir tas, lai bērns saprast, ka ir kaut kāda vajadzība pēc latviešu valodas, un ja viņš neredzēs vajadzību pēc latviešu valodas, tad viņš arī negribēs runāt latviešu. Bet vai tā patiesībā nav cīņa ar veidzirnavām? Dēli izaugs, varbūt apprecēs svešzemju sievas, varbūt viņa mazbērni runās svešzemju valodā? Jā, bet tā būs viņu izvēle. Mūsu uzdevums ir bērniem iedot tik augstas valodas prasmes, ka viņiem tālāk savos dzīves ceļos vismaz tā izvēle varētu būt arī Latvijas ceļš. Ir skatuve, tad ir, teiksim, 1/3 zāles. Un tad aiziet tālāk, mēs varam paprasīt, lai saliek pa podestiem. 22. un 23. oktobrī notika Eslingenas dziesmu svētku mākslinieckās padomes sēde, kur pārunāja, kā nākamā gada svētkus vislabāk organizēt. Savukārt 21. oktobrī risinājās Eiropas Latviešu apvienības un biedrības Mēs Latvieši pasaulē kopīgi rīkotā semināru cikla Iedrosme pēdējā aktivitāte. Radošums darbā ar bērniem un jauniešiem, iedrosme aktīvai latvietībai. Interesi ir tik ļoti pieaugoši. Kopumā šī gada 5 semināros iedrosmi pulcējusi aptuveni 160 Eiropas latviešu dažādu valstu pilsētās – Dublinā, Luksemburgā, Briselē, Tallinā un Freiburgā. Katram semināram bija savs temats, un uz katru tika aicināti harizmātiski profesionāļi, kas dalījās savā pieredzē. Mēs gribam palīdzēt turpināt jaunu posmu trimdas dzīvē, proti no pasākumu apmeklēšanas uz jaunu tādu pilsoniski atbildīgu kopā sanākšanu. Un tāpēc arī ir šie semināri, lai cilvēki klausītos un pēc tam reflektētu par šīm tēmām, pēc tam domātu, ko savā diasporas organizācijā viņi varētu darīt. Es domāju, to varēs nākamgad redzēt, vai šis seminārs konkrētajā valstī ir devis tādu grūdienu, lai organizētu līdzīgus pasākumus, vai arī tajā brīdī, kad rodas doma, ka varētu kaut ko līdzīgu organizēt, kad cilvēks zina, pie kā vērsties, kam pajautāt, palīdzi man, dod man savu atbalstu plecu. Nereti mums biedrības, kas nu pat ir nodibinājušas vai vēlas darboties aktīvāk, uzdod jautājumu, kāpēc mums būtu jāiestājās Eiropas Latviešu apvienībā vai kāpēc vispār cilvēkiem būtu jāstājās latviešu biedrībās. Mūsuprāt, pats galvenais ir jautājums par to, vai cilvēks ir gatavs radīt un darīt. Katram mums ir šī iespēja arī ikdienā, bet darot to kopā ar citiem domu biedriem, mums ir iespēja savu balsi padarīt tālāk sadzirdam, mūsu paveikto labāk redzam un tās vērtību palielināt arī kopējā šīs latviešu lietas labā. Latviešu lietas labā 22. un 23. oktobrī Bērzainē risinājās arī Centrāla Eiropas diasporas skolotājas seminārs. To rīkoja Eiropas Latviešu apvienība, Daugavas Vanaga Vācijā un Latviešu valodas aģentūra. Semināra dalībnieki strādāja darbnīcās, lai papildinātu savu pieredzi, kā strādāt ar bērniem, sprieda par diasporas skolām šodien un nākotnē, par to praktisko lomu tautas saliedēšanā, par Latvijas atbalstu diasporai. Svarīgākais atbalsts tomēr ir finansiālais atbalsts, jo kas notiekās patreiz, kad skoliņam arī ir, teiksim, tā motivācija, ka skolotājiem pašiem ir, ja? To viņi varētu uzturēt uz kādām 2-3 gadiem apmēram tādu motivāciju. Bet arī, es domāju, ka Latvijas valdībai arī jāparāda, ka skolotāji ir svarīgi priekš Latvijas nākotnes. Tagad mums ir tas super dialogs, kas notiekās arī starp diasporu un Latvijas valdību. Un tā atzinība, kas notikās arī no ministriem un viss, kas ir, ka tagad diasporas izglītība ir ļoti svarīgi priekš Latvijas valdības. Viņi ir Latvijā sapratuši, cik svarīgi ir šeit šī mazā Latvija, jo katra skoliņa šeit ir kā maza Latvija.
Un tas ļoti morāli dod kaut kādu, jo citreiz tā motivācija tiešām pietrūkst. Seminārā skanēja doma par vienotiem kritērijiem, kā vērtēt skolotāju darbus, kā vērtēt skolēnu darbus. Kāds tavs viedoklis? Vai tas strādā? Tas pagaidām nestrādā, bet es par cik esmu pats skolotāju Latvijā arī strādājis, tad man ir šī pieredze. Un tiešām pagaidām šeit ir tāds mazliet haoss, jo katra skoliņa dara kaut ko. Un man tas liekas ļoti svarīgi, ja būtu skoliņām, šīm te diasporas skoliņām sava programma. Tā, protams, būs atšķirīga no Latvijas programmas, bet man liekas, ka tas ir svarīgi. Un arī tad mēs varētu kaut kā sākt jau skolēnus vērtēt un varbūt ar sapni par to, ka kādreiz šis te vērtējums būtu derīgs arī Latvijā. Bet daudzās skolās vispār vecāki māca latviešu valodu. Nav runas par skolotāju kvalifikāciju. Labi, ka viņi vispār ir. Jā, tieši tā, tāpēc arī mēs seminārā runājam, ka tika izdalīts vairākas grupas. Viena no tām ir daru, kā gribu. Ja? Es domāju, ka ar to var arī sākt. Es arī, kad sāku, tas bija līdzīgi, šis te pirmais. Daru, kā gribu, kā varu. Bet es domāju, ka nevajadzētu uzreiz nobaidīt tos, kas vispār grib kaut ko dibināt, un mēs sāksim ar programmām. Varbūt, ka tas sākums ir tas vieglais, un kaut kā tad izaug līdz tai skoliņai, līdz tai vērtēšanai un programmai, kaut kā tādam. Kā tas ir, vai vidusmēra latvietim trimdā vispār tā latvietība un latviešu skoliņas ir vajadzīgas? Mans personīgais viedoklis ir, ka ir vajadzīgs, un man apkārt ir arī tādi latvieši, kuriem tas ir vajadzīgs. Bet kā mēs seminārā pārliecinājāmies, 5% no visiem Latvijas bērniem, kas šeit ir, apmeklēs skoliņas, un man liekas, tas ir ļoti, ļoti maz. Tātad lielai daļai tas varbūt arī, diemžēl, nav vajadzīgs. Un man tas ir ļoti svarīgi. Es esmu ļoti lepna runāt latviešu valodā šeit uz ielas. Man cilvēku bieži nākuši klāt un teikuši, kādā valodā jūs runājat. Un man lielu prieku sagādā mans dēls un mana dēla latviešu draugi, kuri savā starpā runā latviešu valodā un nekautrējas no tā, un man tas dod atkal tādu motivāciju un prieku strādāt to darbiņu sestdienās savā brīvajā laikā. Tā šo labi pazīstamo dziesmu latvieši dziedās nākamgad, jo pirmsjāņu nedēļā no 15. līdz 18. jūnijam Dienvidvācijā Eslingenā būs dziesmu svētki. Tas būs viens no svarīgākajiem notikumiem ārpus Latvijas, kas veltīti mūsu valsts 100-gadēji. Dziesmu svētkus rīkos par godu tam, ka nākamgad apritēs 70 gadi kopš latvieši Vācijā tikko izglābušies no kara šausmām sanāca kopā, lai dziedātu savos pirmajos dziesmu svētkos svešumā. Un tas notika Eslingenā 1947. gadā. Mani sauc Elmārs Ernsts Rozītis. Esmu šeit Eslingenā piedzimis 1948. gadā. Tanī laikā šeit atradās apmēram 7000 latvieši divās nometnēs. Vairums tā sauktā Pārdaugavā. Mēs stāvam tagad uz tiltu, kas Pārdaugavu savieno ar Eslingenas veco pilsētu. To vēl bija kalna nometne. Un par šo tiltu arī virzīsies svētku gājiens dziesmu svētkos, kas paredzēts nākamā gada jūnijā. Šajos svētkos mēs vēlētos apvienot dziesmas, kas izskanēja 47. gadā Eslingenā, protams, arī pieliekot klāt 2018. gada dziesmu svētku repertuāru. Un līdzīgi arī mēs vēlamies dejas nozarei izdarīt, kad ir šis savienojums, ir pagātne, ir toreizējā vēsture un ir mūsdienīgais klāt. Latvieši Eiropā ir ļoti sirsnīgi, atsaucīgi, vienoti un vienoti savā idejā, domā latviskās identitātes attīstīšanā, jo tā ir tāda jauna lieta, kas to pēdējo 10 gadu laikā ļoti pastiprināti un strauji, un līdz ar to tas rada savus rezultātus. Un tagad mēs esam ceļā uz Latvijas 100 gadu, un saistot to ar Eslingenas 70 gadi, mēs arī rīkojamies, darām, un tas rezultāts būs mums, manuprāt, grandios, un lai mums visiem izdodas. Šī bija latviešu galvenā nometne Eslingenā. Katrā dzīvoklī bija apmetušās parasti vairākas latviešu ģimenes. Katrā pažobelē vienā ēkā varēja saņemt pienu, tad kāda 5. ēka pa labi bija kinīts. Šeit it nekas netūka sabiedriskai dzīvei, ne policija, ne ārsti, pat ne garīdznieki. Latvieši Eslingenā jutās patiesi mājās, un tā arī deva nosaukums visām vietām, skolām,
arī ielām, laukumiem. Tā bija Mazā Latvija. Šī ir Eslingens centrālā iela, Plīnzaus iela, un latvieši to bija nosaukuši par Kaļķu ielu, jo viņi tāpat veido funkciju, ka tas ir tuvākā iespēja, kā šķērsot iekšpilsētu. Jau 1947. gadā par Eslingenes dziesmu svētkiem rakstīja, ka tie bija satikšanās, vienotības un saprašanās svētki. Un šādus pašus svētkus mēs gribētu dāvāt arī sev, Eiropā dzīvojošiem latviešiem, kopā ar ciemiņiem no Latvijas, lai mums atkal izdodas noorganizēt satikšanās, vienotības un saprašanās svētkus. Eslingenes dziesmu spēlē piedalīsies ap 60 dalībniekiem no 8 Eiropas valstīm. Vācijas, Itālijas, Šveices, Īrijas, Latvijas, Beļģijas, Dānijas un Luksemburgas. Varbūt vēl kāds pievienosies. Tika uzrunāti koristi, diasporas koru dalībnieki, tika uzrunāti caur ELA mājaslapu un caur Facebookiem un personīgi pazīstamiem dažādi cilvēki, kuri ir saistīti ar mūziku un kuri varētu būt gribējuši piedalīties, un tā nu mēs te esam. Likās, ka tiešām tos 60 cilvēkus savākt ir viegli, jo Eiropā ir tiešām ļoti daudz latviešu mūziķu, kas ir mācījušies gan Latvijā, gan Eiropā, papildinājuši savas zināšanas un strādā. Tas nebija tik viegli, bet gala rezultāts, manuprāt, ir ļoti labs. Galvenie mīlētāji ir profesionāļi. Ir Raitis Grigalis no Bāzeles, kurš ir studējis Latvijā un Bāzelē ir specializējies senajā mūzikā. Ir Sabīna Soida, Kopenhāgenes kora diriģente, un Ilona Popova, kuru šobrīd studē vokālo mākslu Minsterē. Kas jūs vairāk uzrunā, vai šis mīlētāju savstarpējās attiecības, vai iejusties to cilvēku kādā, kas ir pametuši savu dzimteni un nezina, kas notiks rīt? Droši vien abas šīs lietas kopā ir apvienojams. Gan tad, kad tu iejūties lomā, tu jau mēģini saprast to cilvēku, kas ir kādreiz tur bijis, tur dzīvojis, un tas jau ir vienīgais, kā šo lomu varētu kārtīgi notēlot pēc būtības. Vai tas kaut kā sasaucas arī ar mūsdienām, varbūt cilvēki ārpus savas dzimtenes? Pilnīgi noteikti. Es domāju, ka tur ir tieši sasauce vispār šajā mūziklā ar šo tematiku, kas noticis pirms 70 gadiem un kas notiek šodien, ir ļoti daudz paralēlas. Un tieši tādēļ arī šis projekts varbūt ir tik interesants un varētu uzrunāt kādu lielāku skatītāju auditoriju. Vienkārši jauka tikšanās visiem tautiešiem kārtējo reizi atkal aiz Latvijas robežām. Un vienalga kādā formā šāda mūzika ietvaros. Ir jauki satikt cilvēkus, kas ir ārpus Latvijas, jo ikdienā tu mums nesatiec un nezini pat, kad šeit atrodas tik daudz latviešu šobrīd. Jā. Satikt tautiešus un svarīgi pēc tam nepazaudēt viņus. Jā, tieši tā. Kas mums dzīvē notiksies, uz kuru pusi vēji nesīs, uz kuru pusi hodī Dievs. Šī ir Eslingenes dienvidu baznīca. Šeit latvieši sāka pulcēties 45. gada vidū jau, un kopš tā laika nepārtraukti šeit šī baznīca kalpo arī latviešiem. Mēs esam paredzējuši, ka dziesmu svētku laikā šeit notiktu atklāšanas dievkalpojums, un ka tas būtu iekšēji dabīgi savienots ar vispārējo programmu, ar dejām, ar dziesmām. Šī ir evaņģēliskās baznīcas draudžu ēka, evaņģēlisches Gemeindehaus, un šeit mums ir paredzēta dziesmu svētku centrāle ar informācijas centru, ar iespēju dažādiem korkoncertiem un citiem sarīkojumiem. Vai tu zini, ka šī Eslingenes teātrī ir paredzēts divas musicala Eslingena izrādes. Tā kā tev to ruksīti ir jāpaglabā līdz nākamam gadam cepetim.
Šajā nekāra fórumā paredzēti visi sestdienas sarīkojumi. Tas nozīmē tautas deju kopas uzstāšanās, koru uzstāšanās, nepārtrauktā gaitā no 12 vai 1 līdz kādiem 6 vai 7, un tad pēc stundas pārtraukuma šeit risināsies balle, un tai tad ir atļauja līdz 2 naktīm, kas pēc tam sekotas ir paša atbildībā. Mums mēs esam tavi bērni, kādēļ lūdzam, parādī mums ceļu pareizu. Šobrīd Eslingena ir aktuālāka kā nekad gan priekš Latvijas, gan priekš Vācijas, gan priekš visas pārējās Eiropas, jo tomēr šis ir stāsts par bēgļiem. Mēs ļoti ceram, ka mēs spēsim viņu iztulkot arī vācu valodā un parādīt ne tikai trimdas un Latvijas latviešiem šeit Vācijā, bet arī vāciešiem, jo tas ir svarīgi. Gribam zināt, kas te notiksies. Gribam zināt, kā mums Eslingenā iet. Šodienas raidījums ir izskanējis. Visu labu!